uzlikta. Tā tad es solīju masāžas tehniku, ja ir iesnas primitīvu. Tur, protams, būtu vajadzīgs visam ķermenim vingrinājumu komplekss. Bet elementāri, kā sāk attīrīties vienkārši deguns, jā, iekustās limfas sistēma. Nē, es pirms tam parādīšu, es atcerējos kaut ko ļoti vienkāršu. Kā izaugs čaudīšana. Šeit ir tādi punktiņi, jā. Te ir punktiņš, pamasē. Var iedurt ar zobu pakstām. Tad te ir punktiņš. Viņu pamasē. Pēc tam te, kur kauls beidzās, pamasē. Jā, tad punktiņi. Tad tur, kur ir elkonis. Jā, tas video man tā ļoti jocīgi tā kamera stāv. Un pēc tam te ir, kur, te bedrīti atrod. Tur, kur ir tas pleca muskulis, te atrod tādu bedrīti pamasē. Tas ir plaušu kanāls kopumā. Pamasē. Pēc tam otrai rokai to pašu. Viens punktiņš, otrs punktiņš, trešais, ceturtais, piektais. Pamasē. Man jau sāk, man arī bija iesnas, man sāk tīrīties jau deguns. Jā. Un pēc tam, kad šie punktiņi ir izmasēti, uz zobu bakstāmo aptinu toaletes papīru un kņudina degunu, cik tālu vien var, lai izsauktu šķaudīšanu. Tas ir viens paņēmiens, kā šķaudi, nesanāk, vienalga baksti šķaudi vai vēlreiz pamasēt tos punktiņus. Tā, otrais variants. Vienu roku tur, viņu kaut kur te, kur bedrīte ir, kur satiekās atslēgas kauli. Un otru krustā pāri, ja, un tagad drusciņ tā nostiep plecu. Drusciņ nostiepjam. Ne stipri, nevajag stipri, vienkārši uz izjūtām, tā, lai viņš atbrīvojās. Pēc tam otru. Visu dara arī ar izjūtam, caur izjūtām, tāpēc tas viss, lēnītēm. Pagaidam. Pleciņš tā kā drusciņi atbrīvojās. Nevajag viņu tur baigi bīdīt, staipīt vai vēl kaut ko. Man vienkārši tam vingrinājumu kompleksam otram, kas arī ļoti labs ir, praktiski 2. Man sanāk ļoti tālu stāvēt no kameras. Es tur vienkārši esmu slikti redzama. Es aiz citu dienu, es pamēģināšu, atradīšu, kur man ir kāda vietiņa istabā. Lūk, tā tāda maza problēmiņa. Tālāk. Tālāk mums ir pakausis. Es savu pakausi neredzu, bet es apmēram stāstu. Ja? Te, kur beidzās galvas kaus. Ja? Te ir tā bedrīte. Un tā kā no tās bedrītes tos abus pirkstus ņem un valg ar galvas kausu pašu galvu liec uz leju. Ja, galva ir taisna un valkot galvu pieliec uz leju un muti attaisa vaļā. Ja, tad galva ir taisna un pie pieliekšanās muti attaisa vaļā. Valkot rokas uz leju, pirkstus uz leju. Tas tā kā būtu skaidrs. Tad šeit katru uz savu pusīti tā, vieglītēm, ja, arī uz izjūtām. Tas ir, lai tie limfas kanāli atverās. Arī, ja ir nobīdes kaklas kriemeļos, ja, tad līdz kakla vidum 3 reizītes katru pusi izmasē.
Pēc tam ar plaukstu tālāk, ja? Gar kakla pamatni. Saspringzinājums no kakla aizies, ja? Un tad, kur ir 7. kaklas kriemelis, paņem arī tā ar plaukstām un vieglā bīdavot uz katru savu pusīti. Ja, pēc tam stiepj uz to 7. pusi, te tas muskulis, kas iet gar kaulu un aizmuguris, velk viņu uz centru. Nu, te tā. Kaklas saspringzinājums aiziet, iekustās limfātiskā sistēma. Un otru pusīti. Tālāk. Aizmugure ir pastrādāts ar aizmuguri. Tad sāk ar pašu seju. Te ir bedrītes gar kaulu. Ņem un lēnītēm valk, ja? Nav jēgas taipīt tādu tieši gar kaulu. Pēc tam to pašu papakšējo daļu. Nu, redz, un ja tas kauls nav gluds, tas jau liecina, ka ir jau, ja? Ir nobīdes, ja? Kaulam jābūt gludam. Un praktiski, ja es katru dienu to nedaru, ja es noslinkoju, ja šie procesi jāiziet. Un tad virs tā kaula, ja? Virs, tur, kur uzacis. Pēc tam pašu ādu, jā, katru savu. Pēc tam te ir tādi, te, kur tie kauliņi, te ir bedrīte. Paņem pirkstu, atrod. Bez spēka, vienkārši atrod, ka tur, jā, viņš pats padodās. Un tas pirksts tā mīksti tā kā ieiet iekšā. Arī gar kaulu. Valk uz ausu pusi. Tīrās deguns. Šitas te deguna dobumi. Pēc tam šitien te kauls, kur beidzās, ņem valk. Arī muti jātaisa vaļā. Valk uz leju. Te līdz tai vietiņai, te ir tāda, zin, tā kā iedobīte. Un tad šeit šo daļu. Te vēl, ja ir aizsmakums, jā, ir šitā kustība, lai atvērtos balsene. Tālāk. Te ir tā kā, te, kur ir žoklis, un tur ir sataustāms ar tur tā kā tāds maziņš kauliņš, galvu tur taisni nedrīkst grozīt. Arī ņem ar pirkstiņiem. Un katru viņu pabīda tā kā katru savu pusi. Patur. Sajūt pulsāciju, tad var iet uz otru pusi. Cerreiz nesajūt pulsāciju. Ja ir pulsācija, tas nozīmē, ka tur kaut kas atverās, tur sāk vai nu limfa tecēt, vai caurtece uzlabojās. Vai... Un tāpat otru pusi. Sākās pulsācija, tā tad sāk pulsēt, kustēties limfa. Pēc tam, tā kā galva sādu ar matiem, bīda
uz šitiem te punktiem. Tas arī ir cilvēkiem, ir pat tādi bumbuļi matos, ja, pat. Nu, tādi burtiski tādi sabiezējumi, ja, te viss tas nosprostotā asinsritu, limfātiskā sistēma, kas sakrājās, ja, viņu visu dzen tur projām uz tiem punktiem aiz mugurē. Nu, vispār galvaskausam jābūt matainai daļai tādai, kad var uzčamdīt katru bedrīti, ja. Praktiski mazinās arī visādi insulta riski, bet tur ir vairāki kompleksi. Šis ir viens, es paņēmu vienkārši to variantu, ja ir iesnas. Viņš tomēr nostrādā, oža, ja pazūd arī. Tieši viņš kaut kā ar pakausi saistīt. Cik es esmu mēģinājusi. Un pēc tam ar ko sāk, ar to beidz. Atveram te to augšējo daļiņu. Viena pusīte 3 reizes. Otra pusīte 3 reizes. Novalkam. Paglaudam savu kaklu. Pabīdam muskuļus katru uz savu pusi prom no 7. kakla skriemeņa. Pavalkam muskuli. Ir kā pleciņā atbrīvojas, rokas var papurināt arī. Rociņām praktiski var arī iekustināt. Paņem katru pirkstiņu. Un tad šitā te papumpē. Paceļ augšā. Mugura taisna, pleci nedrīkst būt pacelti. Labāk te viņus vairāk uz priekšu, ja neļauj. Iekustinām. Paldies!